Labdien, Lijāna! Labdien! Tev ir 3 minūtes. Pastāst cilvēkiem, kas nezina par tevi vispār neko nav dzirdējuši. Pastāst, kas tu esi? Es esmu literāte, dzēniece, publiciste, kampaņas runā latviski, atkrievisko Latviju, idejas autore un kampaņas īstenotāja pēdējos 2 gadus. Kā tev vispār rādās doma, ka vispār tāda kampaņa ir nepieciešama, ka viņa ir vajadzīga par latviešu valodu Latvijā? Kas bija tas pirmais kāds dzinums vai iegādes, kas tev lika tā kā to sākt? Jā, par valodas jautājumiem es esmu rakstījusi diezgan ilgstoši, cēlus trauksmi presē, rakstījusi Latvijas avīzēs lejās un ne tikai tur. Ar saviem kopā ar saviem dombiedru un pulcējus cilvēkus, diezgan augstā līmenī, lai apspriestu valodas politikas jautājumus. Tas faktiski beidzās gandrīz ne ar ko. Teiksim, institūciju attieksme bija izvairīga, neinteresēta un tā. Ko mēs visi latvieši katru dienu redzējām? To, ka rusifikācija turpinās pilnā sparā un neraugoties uz valodas referendumu rezultātu, Latvijā ir divvalodība de facto. Un man kā dzēniecei valoda faktiski ir visnozīmīgākais jautājums, ja? Un tā ir arī Latvijā konstitucionāla virsvērtība. Un uzsākoties karam Ukrainā, es ļoti skaudri sapratu to, ka mēs Latvijas teritorijā, nepilni 2 miljonu valodu, latviešu valodu, mēs nevaram konkurēt ar tepat tuvākajā valstī 142 vai 3 miljonu valodu. Jā, ka šī konkurence ir ļoti skaudra. Savukārt Krievi ir diezgan nekaunīgi, ja, uzspiežot savu dzimto, savu ģimenes valodu, kas būtībā tikai viņa privātā valoda. Mums latviešiem, latvieši, kas ir bijuši genocīda un padomju okupācijas ārkārtīgi traumēti, vienkārši ir 80 gadu laikā nāušies šai rusifikācijai, ja, un es sapratu, ka ir kaut kas jādara. Un es biju tādas dilemmas priekšā, vai man rakstīt 7. grāmatu, ja, dzejas grāmatu, man ļoti patīk rakstīt dzeju. Retie dzejas vērtētāji, protams, manu nākamo grāmatu visdrīzāk arī vērtētu un novērtētu, bet es gribēju kaut ko paveikt, kam es varu redzēt konkrētu rezultātu sociumā, un tad es nonācu pie domas, ka es vēlos rakstīt sociālu poēmu darbībā, runā latviski, atkrievisko Latviju, un tad pirms 2 gadiem, 23. maijā, es publicēju pirmos saukļus un pirmos vizuāļus sociālajos tīklos. Ļoti interesanti, ka jūs tomēr tāpat sasastījāt ar to dzeju, tātad sākumā jūs par to saucat kā sociāla poēma darbībā, un pēc tam realitātē tā ir šī lielā kampaņa, kas jau veidojas ne tikai no jums, bet beigās arī pārējie daudz citu cilvēku, kas pievienojās, un tā jau kļūst par gandrīz vai tādu kā kustību, kādā ziņā. Jā, kampaņa ir kustības iezīmes, un tā nekādā gadījumā nebūtu sekmīga, darbojoties tikai man vienai, tajā ir iesaistījušies simtiem, varbūt tūkstošiem cilvēku, kuri ļoti aktīvi to atbalsta, un kampaņas panākumi balstās uz rīcību. Ja, uz katra latvieša rīcību, kurš rīkojas, aizrāda, raksta, panāk rezultātu, saka, atkrieviskoja mūsu tīmekļu vietni. Ja? Nākamais jautājums ir, labi, tu uzsāc šo kampaņu, bet tad, kad tu sāki, vai pašā sākumā tu jau zināji, cik tālu tu iesi, un vai tu jau zināji, kāda būs tā rezultāta, vai tu ticēji tam, ka kampaņa sasniegs tik daudzus, uzrunās tik daudzus, un ka tam vispār būs kaut kāda ietekme un sekas, jo, kā mēs zinām, daudz cilvēku Latvijā neko nedara, jo viņiem vienkārši nolaiž rokas, un viņi saka, ko tad es jau neko. Vai tu sākumā zināji un ticēji, ka tev būs tie rezultāti? Es ticēju, ka rezultāti būs, es to nezināju, ja? Tas viss bija jāpārbauda dzīvē, un katra mazā uzvara
deva tādu ļoti pozitīvu adrenalīnu un pārliecību par to, ka mēs varam spērt soli tālāk un ka panākumi ir neizbēgami. Un es atceros viens no pirmajiem tādiem pozitīvajiem mirkļiem pēc vairāk mēnešu cīniņa un vispār vienai daļai cilvēku. Tas vispār likās kaut kas tāds pilnīgi ārprātīgs, ja, un šai kampaņai nesolīja vispār nekādus panākumus, ja pat tādi reklāmas speciālisti, kas bija reiz uzaicināti Latvijas radio, teica, ka tur nekas nebūs un tā. Vai ne, bet tad, kad, piemēram, Rīgas ūdens uzrakstīja tvītu, ka viņš ir pateicīgs kampaņai par šo atgādinājumu runā latviski un ka viņi ir atkrieviskojuši, ja, savu telefonisko saziņu. Viens no pirmajiem, kad sāk atkrieviskoties ministrijas, piemēram, viens no pirmajiem drosmīgiem ministriem, kas atkrieviskoja ministriju padotības iestādes, bija Gats Seklītis, ja, kurš vienkārši atkrieviskoja. Un tad mēs ļoti cīnījāmies ar pašvaldībām. Ja, arī Liepājas bijušais mērs Ulds Sests man atrakstīja, ka viņš man piekrīt, ja, ka publiskai telpai ir jābūt latviskai. Ja. Cits jautājums, kādā valodā tu sarunājies ar investoriem vai kā. Bet Latvijas publiskai telpai jābūt latviskai, un viņi atkrieviskoja pašvaldību un tos savus pašvaldības izdevumus un tā. Un katrs panākums stimulē vienkārši darboties tālāk, turklāt ne tikai mani, bet arī ikvienu kampaņas aktīvistu. Jā, tas ir ļoti labi. Tagad tātad šī kampaņa notiek, un mēs cenšamies darīt šīs lietas, lai Latvija būtu latviskāka. Kurā brīdī mēs varēsim uzskatīt, ka kampaņa savu mērķi ir sasniegusi? Vai vispār būs kaut kāds tāds mērķis, ka mēs varam teikt, jā, viss ir izdarīts? Viens no sasniedzamajiem mērķiem ir pilnībā atkrieviskot Latvijas publiskā telpa, derusifikācijas likuma projekta pieņemšana, ja, kas, piemēram, aizliegtu darba sludinājumus krievu valodā, ja, un kas arī aizliegtu, piemēram, apkalpošanu krievu valodā veikalos, ja, jo neviens privāts bizness un privāts veikals nestāv pāri satversmē, ja. Mums tā kā līdz šim mēģināja tās lietas iegrozīt otrādi, ka privāta uzņēmēja intereses ir svarīgs, jo tas ir pienesums ekonomikai, un satversme tur var stāvēt malā un pagaidīt. Nē, vai ne? Mēs mainām šīs lietas, un mēs arī izmainīsim. Un tas arī nav nekas tāds absolūti nebijis, jo, piemēram, bija Kanādā tāds Kvebeks reģiona likums, kad Kvebeks reģionu nolēma pasargāt to franču identitāti, ja, vēsturisko reģionu identitāti. Tur bija arī ļoti liels problēmas, jo reģionu pameta angļuvalodīgie cilvēki, kuri nespēja pilnvērtīgi, teiksim, dzīvot un strādāt, jā, franču valodā, bet lielākā daļa to franču valodu zināja. Tad lūk, šī Kvebeks likuma darbības laikā, ja, teiksim, darbinieks, veikalā vai darbā runāja angļu valodā, viņam bija ļoti bargi naudas sodi, ja. Tā bija reģiona valodas politika, ja. Tam nav nekāda sakara par demokrātiju vai par tiesībām, ja. Mērķis ir nostiprināt reģiona identitāti, vai mums mērķis ir, lai Latvija būtu patiesi latviska, ja. Tad mēs ejam uz to mērķi, ja, un nav jēgas spekulēt ne ar demokrātiju, ne ar cilvēktiesībām. Valodas politika, katrā valstī ir sava valodas politika. Bet tā atbild par to, kurā brīdī mēs varēsim uzstīt tā kampaņa mērķi sasniegus, tad, kad privātajā sektorā, privātajā sfērā mēs tā kā ikdienā daudz vairāk justu latviešu valodu kā tādu, kad varbūt varam teikt, ka tad, kad cilvēkiem ikvienam neatkarīgi no tautības liktos pašsaprotami, ka mēs veiklos un citur vienkārši runājam latviešu valodā, vai mēs saņemam apkalpošanu latviešu valodā, tas liekas tā kā normāli. Jā, cilvēkiem arī ne tikai likumos tas būs iestrādāts, bet tad, kad realitātē arī apkārtējā vidē mēs sociālumā, jā. Tad, kad ik viens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs un pilsonis sapratīs, ka
ka runāt latviski ikdienā ir pašsaprotamība, un ka savukārt runāt viņam savā ģimenes valodā ir pašsaprotamība mājās, draugu lokā, bet ne jau valsts publiskajā telpā. Tad mēs būsim lielā mērā sasnieguši mērķi. Es klausos labi, galvā, lai tas izdodas. Zinu, ka jūs kandidējat arī uz Eiropas parlamentu. Esat deputāta kandidāts Eiropas parlamentā. Varbūt parunāsim nedaudz par Eiropas parlamentu jautājumiem. Saka, lūdzu, pirms kā tu vispār nolēmi kandidēt uz Eiropas parlamentu, un šī kampaņa par latviešu valodas ietekmes palielināšanu ir lielā mērā veiksmīga, atkarīšanās procesi notiek sabiedrībā, bet kādu nolēmi, ka tev ir jādara vispār kaut kas vairāk? Jā. Patiesībā bija tā, ka partijas valdes priekšsēdētājs izteica man šo piedāvājumu kandidēt ar 2. numuru, un es padomāju, un es tam piekrītu. Jo runājot par politiku, man ir arī savu mērķi un savas ieceres, kādēļ es uzskatu, ka man ir vērts iet uz Eiropas parlamentu. Turklāt es domāju, ka jo vairāk Eiropas parlamentā būs nacionāli konservatīvu politiķu, deputātu, jo labāk piram Latvijai. Ja? Labi. Pieņemsim, ka tevi ievēlēs Eiropas parlamentā. Kas ir 3 galvenās lietas vai idejas vai jautājumi, kur tu plāno risināt, vai lietas, ko tu plāno darīt, ja tas tā notiek, un tu iekļūst Eiropas parlamentā? Centrālā un galvenā lieta ir komunismu tiesas iniciēšana. Te es paskaidrošu, ka diez vai notiks tāds tribunāls vai nekā Nirenbergā, bet katrā ziņā ir jānotiek simboliskai komunismu tiesai, kur ļoti nopietnā līmenī komunistiskās ideoloģijas noziegumi tiek izvērtēti. Man ir diezgan liela pārliecība, ka, piemēram, ja Otrā pasaules kara rezultāti būtu tikuši izvērtēti godīgi, tad šodien karš Ukrainā nenotiktu. Kā arī es uzskatu, ka Jaltas konferencē pret Austrumu Eiropu un pret Baltijas valstīm jo īpaši tika nodarīta ārkārtīgi liela netaisnība. Ja? Un ka arī tā ir tēma, par kuru ir jārunā arī rietumos. Es uzskatu, ka rietumiem šī nodevība ir jāapzinās un jāpārvērtē. Ja? Un ka mēs tā kā nevaram turpināt kolektīvi tēlot, vienkārši tā bija un viss ir kārtībā. Es domāju, ka šī komunismu tiesa kā ideja ir ļoti dzīvotspējīga, īpaši ņemot vērā, ka visas citas Austrumu Eiropas valstis, kuras pieredzēja šīs daudzās traģēdijas un visu to negatīvo, kas notika augstā kara laikā un arī pat vairākās valstīs pēc tam, tieši dēļ Krievijas sabrukšanas, PSRS sabrukšanas, noteikti jūs atradīsiet dzirdīgas ausis deputātos no Ungārijas, no Čehijas, no daudzām, bijusi Čehoslovākija, no daudzām citām postkomunismu valstīm. Tas mērķis izklausās ļoti realistisks, bet vai ir vēl kāds cits? Jā, protams, mans galvenais mērķis, protams, ir strādāt Eiropas, visu Eiropas pilsoņu, bet it īpaši Latvijas pilsoņu un valsts interesēs, pēc labākās sirdsapziņas, ja. Man liekas, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi, tā runāt detaļās, kas tur notiks un ko mēs darīsim. Man liekas, ka darba procesā ik viens deputāts ļoti iedziļinās visos tajos likuma projektos un procesos, ja, un tad pieņem lēmumus un balso pēc labākās sirdsapziņas. Bet viena no domām man ir nacionālas valsts promotēšana, ja, jo kā ir bijis Eiropā, ja, Eiropas ir tapušas kā politisku nāciju valstis, ja, bet piemēram Latvija, Lietuva un Igaunija mēs esam dibinās kā kultūra nacionālas valstis, ja, un manuprāt, vienkārši tas ir Eiropai jāskaidro, kāds ir Latvijas tas nacionālais profils, ka mēs neesam tādi paši kā, piemēram, Vācija vai Francija, ka mēs esam uz nedaudz citiem pamatiem,
tieši latviešu interešu un latviešu tautas nācijas valodas saglabāšanas interesēs, ja. Un tātad, tas ir viens no maniem darbības virzieniem, kā arī es vēlētos atrast finansējumu digitālā satura radīšanai tādu vērienīgi Latvijā. Jo digitālā satura pietrūkst gan bērniem, gan jauniešiem. Es vēlētos, lai būtu tāda jaudīga digitālā satura veidošanas programma, kas dod, radīt ļoti labas darba vietas. Jā. Digitālā satura tādā plašākā nozīmē literatūra, kino? Plašā nozīmē, lai jauniešiem, bērniem un pieaugušiem būtu pieejams digitāls saturs latviešu valodā, un tas arī latviešu valodas interesē. Es klausos ļoti labi, jā, es teiktu, ka tas mērķis ir realistisks, ka kaut ko tādu gan Eiropas parlaments, gan cits Eiropas institūcijas noteikti varētu atrast dzirdīgas ausis kādās no viņām. Labi. Kādēļ tieši no JKP? Pastāst man, ko tu saproti ar konservatīvismu politikā un kāpēc 21. gadsimtā mums vispār kaut kas tāds ar konservatīvismus vispār ir vajadzīgs? Ja mums ir vajadzīgs veselais saprāts, tad mums ir vajadzīgs arī konservatīvisms, jo konservatīvisms balstās uz dabīgo tiesību likumu un uz veselā saprāta. Ja? Jā. Un savukārt mūsu rietumu civilizācijas pamati ir romiešu tiesības, sengrieķu filozofija un romiešu tiesības, sengrieķu filozofija un kristietība. Ja? Man liekas, ka kristietība ir arī tāda lieta, kas ir tāda mūsu aizsargājuma pamatvērtība, neraugoties uz ļoti trauksmainiem kreisliberālismu laikiem, kas pie mums ir pienākuši. Ja jau arī tagad mēs redzam izmaiņas sabiedrībā. Es domāju, ka cilvēki ir ilgojas pēc lielākas veselā saprāta klātbūtnes vispār politikā. Jā, piekrītu. Es domāju, ka cilvēki, kuri aktīvi seko politikai, dažreiz pat pēdējos gados nespēja izskaidrot daļu no tām lietām, kas notiek īpaši tādās sociālā realitātē, domājot par visādām dažādām jaunām kustībām un idejām, kas paliek arī populārākas. Jā, es domāju, ka sabiedrību vajag brīdināt un ka viņu vajag pasargāt no dažādām utopiskām idejām. Es vēlētos citēt jauno latviešu filozofu Krišjānu Lāci, kurš ir teicis, pret idejām ir jātiec ar nāvīgu nopietnību, vai ne? Un tas tā tiešām ir. Ja, jo cilvēki, mēs visi peldam tādā ideoloģijas buljonā, kā frikadels, ja? Un mums trūkst distances, mēs vienkārši tajā esam, un līdz ar to mēs to nevērtējam. Ja? Mēs to nevērtējam kritiski, ja? Un man liekas, ka veselais saprāts un konservatīvisms ir tas, kurš ir spējīgs joprojām vērtēt to buljonu, kurā mēs visi peldam. Jā. Nākošā lieta, kas daudziem cilvēkiem saistās droši vien ar Eiropas Savienību, ir birokrātija, precīzāk tieši visi šie nodokļi, un viena no jaunajām tēmām, kas ir Eiropas zaļais kurs. Lielā tēma, kas pēdējos gados kļūst ļoti populāra un mūs skar tieši, kā Latvijas iedzīvotājs caur dažādiem nodokļiem, gan caur akcijas nodokli, caur dabas resursu nodokli, caur dažādām citām idejām, atbalsta mehānismiem, dažādiem projektiem. Viss šīs iniciatīvas rada sekas iedzīvotājiem, ne tikai nodokļu jomā, bet arī citās. Kā tu teiktu, vai mēs ar visu šo zaļo kursu neesam aizgājuši pārāk tālu, un vai mums Latvijā, kā Latvijas iedzīvotājiem, kas ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, vispār kā mums uz to skatīties? Jā? Mums arī uz šo zaļā kursa politiku ir jāskatās vadoties no veselā saprāta. Es domāju, ka Latvijai nevar tikt piemērots kaut kādas unificēti likumi, jo mēs tiešām esam ļoti zaļa zeme, mums ir, es domāju, milzīga tā zaļā pēda, jo
teiksim, cilvēku skaits uz kvadrātkilometru ir daudz mazāks nekā citās valstīs, ja? Un mēs arī noteikti, mums ir jāaizsargā tradicionālais dzīvesveids latvieši, ja mēs nepakļausim to nekādiem kursiem, ja mēs to saglabāsim. Un principā ir tā, ka es domāju, ka labējā politika ir tā, kurai ir jāaicina latvieši, vispār cilvēki atgriezties uz dzīvi laukos, ja, kur dzīve ir daudz veselīgāka arī bērniem, nekā pilsētās. Ja. Varbūt jābūt kaut kādām finanšu atbalstam. Bez šaubām, jā, un tāpēc es domāju, ka būtu jāattīst cilvēku atgriešanās no pilsētām uz laukiem, bet tur atkal ir vesela virkni, ja. Tad vajag bankām tad kreditēt, ja, īpašumu iegādi, ko šobrīd bankas nevēlas darīt. Tur ir vesela virkni pasākumu, kas ir jābeidz, bet Latvijas zaļā politika varētu būt tāda, ka cilvēki atgriež tuvāk dabai. Jā, ar to varētu sākt. Bet nekādā gadījumā teiksim, aizliegt pilnībā kūdras izstrādi vai tas nav mūsu interesēs. Protams. Es domāju, ka arī lielāk nodokļi tiesa vai patīk cilvēkiem par benzīnu un dažādām šīm citām lietām. Labi, viens no jautājumiem, kas pēc vai interesē ļoti daudzus vēlētājus, vismaz viņiem ir aktuāli, un tas saistās arī ar Eiropas parlamentu un Eiropas institūcijām, tāpēc, kad Eiropas institūcijas cenšas šo jautājumu regulēt, ir visi šie migrācijas un bēgļu jautājumi. Kāda ir tava nostāja šajos jautājumos un kā tu redzi, kā varbūt Eiropas Savienībai un arī Latvijai vajadzētu migrācijas politiku? Jā, tas ir vēl viens jautājums, kuru es esmu ieplānojis skaidrot Eiropas parlamentā, proti skaidrot mūsu jaunāko laiku vēsturi un to, kas notika ar Latviju un arī Igauniju 50 okupācijas gados. Latvija ir īpaši smagi cietusi no Padomju Savienības koloniālismu politikas. Mēs tikām, pie mums ieradās nebijis skaits migrantu, kuri mums joprojām rada ļoti liels problēmas, jo viņi nav integrējami, ja? un kurus skaits joprojām ir ļoti liels, tāpēc mēs Latvijā kategoriski nevaram atļauties nekādu migrantu uzņemt, nekādu, ja? Tas vienkārši nav mūsu interesēs. Tas nav mūsu interesēs, mums ir jāaizsargā mūsu kultūra, ja mēs kategoriski nevaram pieļaut, piemēram, Latvijas islamizāciju un kebabizāciju, un mēs nevēlamies, ja, piemēram, ļoti, ļoti skaudrs, ja, tāds neīstenotas utopijas ar traģiskām beigām paraugs ar Zviedriju. Tieši tā, jā. Kura dzīvoja šajās utopiskajās idejās, ka viņa ir atvērta un viņa integrēs jebkuru, jā, un veidosies kaut kā tāda internacionāla cilvēku kopiena, un visi viens otru sapratīs un valdīs tādu kaut kādu draudzību. Kas ir rezultāts? Bandu kari, ja, ar kuriem netiek galā Zviedrijas policija. Un ko ir atzinusi gan iekšlietu ministre, gan citi politiķi, ja, ka Zviedrija cietusi fiasko migrācijas politikā. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies atkārtot šādu veidu kļūdas, ja. Jā, kādā ziņā, varbūt pat no tāda Šādenfroida viedokļa ir labi, ka ir šis Zviedrijas piemērs, jo viņš mums rāda šās negatīvās sekas, viņš mums rāda, kas notiek, ja to migrāciju aizlaiž pārāk tālu, tad ne viss vienmēr ir pozitīvi, kā dažādās utopiskās teorijās tas tiek zīmēts. Reāli tāda mēs būtu pilnīgi pretēji. Tieši tā. Jā. Labi, tad parunāsim vairāk varbūt par Eiropas Savienību, tieši par parlamentu. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts no 2004. gada. Pēc pāris dienām apritēs precīzi 20 gadi, kopš Latvija ir uzņemta Eiropas Savienībā. Tas ir ilgs laika posms, 20 gadi. Vienlaikus nevienam, es domāju, no mūsu skaitājiem nav noslēpums, ka Latvijai ir Eiropas parlamenta deputāti, kuri ikdienā nodarbojas ar daudzām dažādām lietām, bet kad mēs jebkuram parastam cilvēkam pajautājām, ar ko tieši nodarbojas Eiropas parlamenta deputāti, nav tā, ka parastam cilvēkam šīs lietas ir skaidrs.
Mans lūgums ir tev, kā cilvēku, kurš šobrīd kandidē uz Eiropas parlamentu, tātad otro sarakstu, otrais numurs otrajā sarakstā, varbūt tu vari nosaukt tāpat no galvas kādus lielus Latvijas Eiropas parlamentāriešu darbus vai sasniegumus, ja tu spēj tādus nosaukt. Lielus sasniegumus? Nezinu, ja kādus varbūt sasniegums, jo kā es saku, 20 gadus ir, tur kaut kam ir jābūt izdarītam. Jā, es domāju, ka ir noticis tāds rutinēts darbs, kas pats par sevi ir devis ļoti lielu pienesumu Latvijai. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības finanses ir Latviju atjaunojušas, mūsu, teiksim, reģionu pilsētiņas abrīno, ja tās ir ļoti labā kārtībā, mums ir laboti ceļi arī par Eiropas naudām. Latvija ir skaista, sakopta valsts, pirms 20 gadiem, mēs tik labi neizskatījāmies, vai ne? Tas ir tas lielā mērā, tas ir tas ieguvums un tā. Es domāju, ka viens no mūsu Eiroparlamentāriešu panākumiem ir, piemēram, tas, ka Eiropā pievērš uzmanību komunistiskā genocīda upuriem, un ka komunistiskā genocīda atceres dienā Eiropas parlamentu tiek saukti visi šie bojā gājušo vārdi, un es uzskatu, ka šis darbs ir jāturpina. Es pieļauju, ka ir tādi panākumi, kas ir tādā darba kārtībā paveikti Latvijas interesēs. Es negribu teikt kaut kāds... Es to visu saprotu. Es pieņemu, ka pareizi arī norādīt, ka tas ir rutinēts darbs, kur droši vien nav iesaistīti tieši paši Eiroparlamenta deputāti, bet arī viss ierēģiņu korpus, kas ir, tas skatā arī no Latvijas. Protams, Latvijas ministrija, tas skatā Latvijas valdības pārstāvi, kur atkal darbojas dažādās citās institūcijās, nevis tieši parlamentā, noteikti. Labi, bet ņemot vērā, ka parlamentā īpaši, bet arī citvieta Eiropā un Briselē, un ne tikai Briselē darbs notiek angļu valodā, vai tev ir ievilkumi, ka mēs pārējām nedaudz angļu valodā parunātos? Of course we can, yes. We can try, okay, yes. Great. Let's talk a little bit about European Parliament itself. As you well know, the institution has a long history dating back to at least 1957, or some people would say probably even earlier, when it was the colonist union of some European countries. There have been several treaties after the Treaty of Rome, which established the European Union as we know it, nowadays gradually enlarging the powers and role of specifically the Parliament. Do you know what is the latest treaty which currently governs how European Parliament operates? Yeah, the latest treaty is Lisbon Treaty, and it was signed after the fail of a European constitution that failed because there were referendums in France and later, as far as I know, in Netherlands. It never went through. As a matter of fact, as a poet, I also had I participated in the project of European Constitution in verse. Yes, I still have this book, European Constitution in verse, and I wrote a poem about Agora. Yes, European Union is Agora, and some other themes also. Yes. Lisbon's treaty, it is dedicated to the aim to improve cooperation between between European Union countries. Exactly. Okay. Another thing, at the moment, the president of European Commission is Ursula von der Leyen. What do you think? How is she doing her job? Well. I think those last 5 years were not so easy because of the COVID and pandemia.
but I would like to say thank you to Ms. van der Leyen because she's a very important figure in the support for Ukraine, financial support. Also, Valdis Dombrovskis, they both support Ukraine, and I think right now it's really the most important question. Yes, 100% agree. We should all support Ukraine, and it's specifically important that politicians are the ones who do that because they have the influence to influence the decisions and to move the funding towards Ukraine. Great. Es domāju, Lijāna, tava angļu valoda ir pārsteidzoši laba un perfekta. Es domāju, mēs varam pārēt atpakaļ uz dzimto valodu. Paldies, jā. Jā, pēc ievēlēšanas, kuriem Eiropas parlamenta deputātu grupām tu domā pievienoties? Šis ir diezgan sarežģīts jautājums. Loģiski es labprāt pievienotos grupām, kurās ir nacionāla konservatīva politika, tā identitātes grupa un konservatīvo grupa. Ja piemēram konservatīvo grupā ir pēkšņi Orbāns, tad es tā kā drīzāk negribētu tur būt. Lai gan tas arī ir tāds politisks slasts, vai neiznāk, ja konservatīvo grupu sabojā kāds, teiksim, politiski toksisks personāžs, tā kā man nav jāatsakās no nacionāla konservatīvas politikas un jāskrien pie liberāļiem, vai ne? Un kāds Eiropas parlamenta darbinieks man uzreiz norādīja uz to, ka šajās grupās ir pilns ar spiegiem Krievijas. Ja es to neizslēdzu, bet es viņam pajautāju, cik ir viņa liberālajā grupā spiegu, ir zināms. Ja jau skaidrs, ka Krievijas spiegi ir pilnīgi visur. Es domāju, ka mēs to izlemsim partijā, tad es neizslēdzu, ka iespējams, būs ļoti interesanti, kāds būs Eiropas parlamenta jaunais sastāvs, kāds būs liberāļu, sociālistu un konservatīvo attiecības, tad tālāk domāsim, bet es neizslēdzu, ka veidosies arī jaunas politiskas grupas. Iespējams, es domāju, tas ir atkarīgs arī no spēku sadalījuma, kāds būs. Viņš noteikti nebūs tāds kā šobrīd, iespējams būs tieši kā tu saki, kāds jaunas grupas, jo tā politiskā realitāte ir nedaudz mainījusies. Jā, tieši tā. Un arī saistībā ar vairākiem jautājumiem, ko mēs pieminējām. Labi, varbūt pievērsimies nedaudz iekšpolitikai. Latvijā vairākas partijas ir ar skandāliem saistītas tieši pēdējos laikos. Viena no tām ir jaunā vienotība. Ir bijis skandāls gan par aplošņu augām, ir bijis skandāls par mangāna rūdas sūtīšanu uz Krieviju, tranzītā caur Latviju, kas diemžēl joprojām notiek. Kā tu domā, vai tas kāds ietekmē mūsu pozīcijas Eiropas līmenī, īpaši ņemot vērā, ka tieši par šo mangāna rūdas sūtīšanu, ja es pareizi saprotu, šobrīd notiek vai notiks balsojumi, spriešana tieši Eiropas līmenī, vai tas tikt aizliegts visā Eiropas Savienībā? Vai tas, ka mēs šobrīd ar ko tādu nodarbojamies, respektīvi kaut kādā mērā ne par Ukrainas interesēm, vai tas mūsu pašu pozīcijas Eiropas līmenī nepadara vājākas, vai tā ir pareizā izvēle? Es domāju, tas mangāna rūdas jautājums ļoti skaidri parāda uz to, cik milzīgi ir Krievijas ietekme Latvijā. Es domāju, tas nevienam saprātīgam cilvēkam nav pieņemams. Un ir jārīkojas, lai šo tranzītu kategoriski izbeigt. Ja? Tur nekādi merkantīli apsvērumi nespēlē nekādu lomu, jo Latvijas valsts atbalsta Ukrainu, un šis atbalsts nav dekoratīvs, bet viņam ir jābūt godīgam tad līdz galam. Vai ne? Un tā, attiecībā uz dažādiem un uz skandālu, tur ir droši vien darbs tām tiesību sargājošajām iestādēm. Es skatos Jānu Domburu, tur sēž cilvēki, viens stāsta to, cits stāsta to, trešais stāsta vēl kaut ko, vai ne? Es nevaru to no malas īpaši vērtēt, bet jebkurā gadījumā augstākajā līmenī šādi politiski skandāli
ir nepieļaujami, jo viņi dzen depresijā sabiedrību, ja viņi veido tādu slimīgu, ja kaut kā tādu patoloģisku sociāli-politisku klimatu valstī, ja viņi laupa ticību godīgai politikai vēlētājos, un līdz ar to, kopumā es to vērtēju ārkārtīgi negatīvi, kā savādāk. Jā, es tā pilnīgi piekrītu. Latvijā, kā mēs zinām, ir vairākas partijas un partiju apvienības, kuras ir bijušas pārstāvētas Eiropas parlamentā jau vairākus sasaukumus pēc kārtas. Labs piemērs ir Roberts Zīve no Nacionālās apvienības. Vienlaikus, ja es te parunāju ar vairākiem citiem nacionāli noskaņotiem cilvēkiem, daudz man nemācēja pateikt, ar ko tad īsti Zīves kungs ir nodarbojies, un viņi nejūt īsti to pienesumu un to atdevi no tā, ka Zīves kungs vairākus sasaukumus pēc kārtas sēž un it kā pārstāv viņa intereses. Es domāju, ka Zīves kungs, protams, dara savu ikdienas darbu, bet iespējams ir pazudus kaut kā tā uguntiņa vai dzirstavība, kas bieži vien ir cilvēkiem, kas tikko sāk. Kā ar tevi, kā tu, varbūt skaties uz to, kā būs tev? Es nevērtēšu Zīles kunga darbu. Vienīgais, ko es varu teikt, ka es plānoju strādāt Latvijas interesēs. Jā, Latvijas intereses pār visam, tas mūsu partijas sauklis. Un balsošu pēc sirdsapziņas. Un arī centīšos nodrošināt atgrieznisko saikni un pēc iespējas skaidrot saviem vēlētājiem, ar ko es nodarbojos. Izklausās ļoti labi. Varbūt mēs varam nobeigt ar pēdējo jautājumu, visbeidzot, kāpēc cilvēkiem ir jābalso par tevi, kāpēc cilvēkiem jābalso par Lianu Lambu, 2. numurs 2. sarakstā? Kāpēc? Es domāju, ka cilvēkiem ir iespēja izvērtēt kampaņas Runā Latvijas paveikto 2 gadu laikā un redzēt absolūti reālas, konkrētas izmaiņas mūsu publiskajā telpā, mūsu sociumā. Es aicinu cilvēkus izvērtēt šo darbu un pieņemt lēmumus, balsot par mani. Jā, paldies! Paldies, Liana! Paldies! Paldies!